ekspedīcijas 3. diena. Mēs esam ceļā, lai apskatītu Imanta Ziedoņa izvēlētās Latvijā 10 skaistākās vietas. Vidzemē 4 mēs jau redzējām, un šodien mēs dosimies uz Kurzemi. Imantam Kurzemi ļoti tuva, tātad Kurzemīte, grāmata, kurā viņš vienkārši gāja ar kājām un runāja ar cilvēkiem un skatījās. Un grāmata Kurzemīte, starp citu, bija tā kā sprādziens sociāls 1970. gadā burtiski uzspridzināja visu. Mēs sāksim ar to, ka mēs aizbrauksim pie Imanta Ziedoņa uz Ragaciem kapiem un izstāstīsim, ka mēs esam ceļā. Viņš jau redz un zina, bet vienkārši tā kā piefiksēsim, ka mēs esam. Un tad tāda viena no skaistākajām vietām Imanta prāta ir Kolka, tieši tā Dižjūras un Līča satikšanās. Ziedoņa prāta Krišānim Valdemāram ir pilnīgi taisnība, kurš raksta, ka Kolka ir Eiropas centrs, un viņš pamato tur, kā viņš tur ir mērījis, un ka mums arī būtu jādzīvo, jāuzvedās un jādomā kā cilvēkiem, kuri dzīvo Eiropas centrā. Man šī ideja ļoti, ļoti... Bet uz Eiropas centru mēs brauksim? Mēs brauksim, tagad mēs brauksim uz Eiropas centru. Noenkurosim Eiropas centru. Jā, mēs noenkurosim Eiropas centru. Un gadījumā kāds vēl to nezina, redz, Valdemārs to zināja jau pirms 150 gadiem, ka Eiropas centrs ir tur. Un tad mēs dosimies uz Dundagu, un Dundagā ir nolikts tāds krokodils par godu vienam Latvijas lielam cilvēkam, kurš ir Austrālijas kultūras kanona numur 1. Mēs zinām Austrālijas filmu Krokodils Dandijs, un tā prototips ir latvietis, kam par godu Dundagā ir uzstādīts krokodils. Mēs bišķi parunāsim par šo cilvēku, un tad aizbrauksim uz vēl vienu piramīdu. Mums ir piramīda, kas ir mūsu nulles meridians, bet Imants Ziedonis par godu Krišānim Baronam izveidoja Valpenes piramīdu. No Valpenes piramīdas mēs dosimies uz skaistāko vietu Latvijā, Ziedoņa prātu, un tā ir Abavas Senlei. Un tad mēs iebrauksim pa ceļam uz vēl 3. skaistāko vietu Latvijā, uz Embūti, kur ir Induls un Ārija dzimtene. Izbrauksim caur tādu Laksdiņu pilskalnu, kurā sēž viens no Latvijas ķēniņiem Lamēķis. Mēs aprunāsimies ar Lamēķi un mazliet arī parunāsim par kuršķoniņiem. Tad arī cilvēkiem, kuri ir spējuši būt cauri dzimbūšanas un vergu laikiem brīvi, saglabāt šo brīvību līdz pat mūsdienām, tas ir kaut kas neticams. Tad mēs uzsākām vispār tādu sarunu par nomiršanu, un cilvēks, kā mēs nomirsim, un kā tas viss būs, un kur mūs glabāt, vai kremēt, vai aprakt, vai ko. Un arī mans kādu laiku, jau kādus pāris gadus pirms aiziešanas, sāka tā kā runāt par to, kur viņš gribētu, tad, kad viņš nomirs. Un viņam tā ķecerīgā doma, viņam ir tāds dzejols, viņš grib, lai viņu apglabā zem ceļa. Es saku, viņš saka, jā, viņam tāds dzejols mēram tāds, vai ne, kad es tad redzēšu, kā meitas iet pāri, un kas tur notiek, un kā atvadās cilvēku uz peronu, kaut ko tādu. Es Imantam saku, es domāju, ka Latvijas valsts neļaus tevi glabāt zem ceļa. Viņš saka, bet nekādā gadījumā neglabājiet mani tur kaut kādos rakstnieku, mākslinieku kalniņos, meža kapos. Es to negribu ar viņiem visiem tur kopā, tusēt, pietiek pat dzīvi. Viņš saka, zini ko, es gribu pie mammas. Es gribu pie mammas, uz Ragaciem kapiem. Un tā lieta paliek. Protams, cilvēks nomirst, tad sanāk bēru komisija, protams, Ziedonim valstiskā līmenī tas viss notika, bija speciāli izveidots. Un tagad, pie mammas. Mamma guļ tepat kaut kur, Mamma. Mēs atnākam uz šitiem kapiem. Te vēl nebija, šitā vispār te nebija, šitas te viss. Un ieraugam šito kalniņu. Domājam, kalniņā, vai ne? Bet kā iekārtot to vietu? Un tātad, ko ar man dzīvesbiedru un Jānu Dripi izdomājām, ka Imantam ļoti būtiski atceraties, mēs bijām Murjāņos dzirnakmeņi. Mēs izvēlējāmies viskaistāko dzirnakmeni, kas ir Murjāņos, tātad tas ir šis, kā tas viņa dzīves ritums. Tad vienkārši ir plāksne ar viņa viskaistāko parakstu, kāds viņam ir bijis, kad viņš bija tādās brieduma laikos un skaistas paraksts Ziedoņa. Un trepes, kuras ir tātad ozolkoka, tā kā tas diškoku atbrīvošana, tā ideiskā lieta, tagad lūdzu jūsu novērtējumam ir izveidot šī piemiņas vieta. Un tad vienā reizē mēs realizējām Ziedoņa ideju par gājienu apkārt Latvijai.
viņam bidēja un kādu dienu apkārt Latvijai ies ceļš. Mēs nolēmām apiet, un tāda 1836 kilometri, un domājām, kā apiet. Nu, nevienam nav laiks iet, tā kā 2 mēnešus pēc kārtas, ja pat vairāk sanāktu, tā kā, kad tu sāc kolkā, un tad apē. Mēs nolēmām, ka mēs iesim pavasarī un vasarā brīvdienās, un 3,5 gadu laikā mēs apgājām. Tad bija vesels ņemtiņš, filma par to ir uzņemta. Mēs pirmo apbraucām apkārt sarunāt ar pašvaldībām. Jā, viņi bija priecīgie, jā, daram to. Un līdz ar to mēs negājām tā kā pēc kārtas, bet pieņemsim, pirmais gājiens bija kolka, uz kolku, nākošais bija zilupe, jā, un tādā veidā mēs krustu šķērsu apbraukājām, un noslēdzot to gājienus, kaut kā atnāca Imantam stāstīt, kā mums tur iet, un tā filma, un viss. Mēs tā sēžu, bingo, viņš ir apglabāts zem ceļa. Jo mēs ejam cauri, kad ejam cauri apkārt Latvijai, viņš te... Pēdējā griba ir izpildīta. Pēdējā griba ir izpildīta, un cilvēki pa laikam kāds iet apkārt Latvijai. Tā grupa, ar ko mēs kopā gājām, viņi izdomāja, ka viņi grib patiešām apiet apkārt Latvijai, viņi sāk kolkā un beidza kolkā, un viņi bija ārkārtīgi gandarīti par to, ka viņi to ir izdarījuši. Es visiem iesaku gājienu apkārt Latvijai, jo Latvija ir brīnums skaista zeme. Tiešām skaistumam jāpalīdz parādīties. Ļoti, ļoti skaisti. Nu jā, un tajā mūsu sarunā mēs mēs šobrīd braucam iefilmēt tevis, kur mēs abi divi bijām, jā, tātad 10 skaistākās vietas. Pieejam tuvāk, lai viņš labāk zina. Un man tev ir uzdevums tāds, mēs toreiz abi divi kārtīgi neizbraukājām Latgali, mēs nopirkām to mūžu Zaļesjā, jā, un mums nav tavas tādas dotas izpratnes, kā tu redzēji Latgali, kā tikai to braucienu uz to Zaļesju. Mums vajadzētu kādu padomiņu, jo mēs būtu gatavi aizbraukt, iefilmēt Latgali. Jā, ir vēl viena lieta, es domāju, ka vajag šeit pateikt, ka Imants zina, ka mēs esam atvēruši sev viens otram un arī tā teikt, arī tev dižgaru tēmu, un es domāju, nevienam nav šaubu, ka Imants tu esi dižgars, un mēs esam ieraudzījuši, sajutuši un apzināti zinām, ka dižgars ir kaut kas ļoti daudz un dižgars ir viss. Un runājot par dižgaru, mēs sadalām 2 daļas. Abas 2 daļas ir, protams, beigās viens, bet tā viena ir tā daļa, kur ir tā laicīgā daļa, mirstīgā daļa, tas ir cilvēks, ķermenis, kurš kaut kur ir dzimis un kaut kur ir beidzis savas dzīves gaitas. Un patreiz mēs simboliski izrādām cieņu šai daļai, kur mēs esam pazinuši kā cilvēku Imantu, kurš gāja pa dzīvi saviem priekiem bēdām, un caur kuru mums ir atstāts tas garīgais mantojums, kas rada cilvēkos sajūsmu un iedvesmu. Dzejoļi epifānija veidā un citos veidos. Un te pašā laikā mēs esam ieraudzījuši, ka vārdam dižgars ir šī te nemirstīgā daļa. Visur klātesošā gara klātbūtne. Un tā ziņa, kas mums ir atnākusi, ka izrādot cieņu cilvēkam dižgaram, kas atstāja garīgo mantojumu un rada zemes, tautas un valsts to kultūras un gara bagātība, ar ko mēs lepojamies, mēs izrādam cieņu arī garam. Un tāpēc mēs jūtam iekšējo aicinājumu izrādīt cieņu visiem Latvijas dižgariem, kur ir veidojuši mūsu to tautas, zemes un valsts bagātību, to lepnumu, ko nekad neviens mums nevar atņemt. Mēs izrādam cieņu ne tikai talantīgam cilvēkam Imantam Ziedonim, bet izrādam cieņu garam, kurš ir runājis savu Imanta Ziedoni. Bet mēs to daram pasaulīgi, paceļot šo tēmu, tā teikt, augstākā līmenī. Tagad, Imant, mēs brauksim uz Kolku, mēs aizbrauksim uz Zembūtu, aizbrauksim uz Abavas Sendlēju. Tev sveiciens ir no Ojāra. Mēs šodien būsim tavā pēdējā vēstījumā. Ojārs Makans neatzīstās, ko tu viņam pateici, un var jau būt arī, ka viņš nedrīkst to teikt. Tur esat abi divi kaut ko vienojušies, tas lai arī jums tur paliek. Dižgara vēlējums mums, Latvijā dzīvojošiem, kur Imants ir nodevis, mums ir padarīt Latviju skaistu. Protams, ka Latvija ir skaista tāda, kāda viņa ir tagad, bet tomēr šis estētiskais moments, kas mums kā cilvēkiem, teiksim tā, patīk, ir tūs.
Imants vēlējās, lai tas būtu redzams visā Latvijā un pie tam lielā mērogā. Ne tikai no putna lidojuma, bet no satelīta lidojuma. Un tas satelīta lidojums ir tāds 100 līdz 800 km virs zemes. Un skatoties no tāda putna lidojuma, lai Zeme un Latvija būtu skaista. Un tāpēc ir šis te Latvijas zīme un zīmes kods un latviskais ornaments, kas ir, protams, visu pasaules tautu ornaments, kur mēs nesājām savos apģērbos un lielvārds jostās. Viņš ir iznācis ārā un tiek kā sega uzklāts visai Latvijai, un tas parādīsies laika gaitā arī uz zemes. Un visa Latvija un zemeslode izskatīsies kā Nīcas josta, kā lielvārds josta. Viņi būs tikpat skaisti kā latviešu tautas tērpi. Viena no Ziedoņa uzskatā viskaistākajām vietām Latvijā ir Kolksraks. Jā. Protams, ka Kurzeme kā pussala, arī milzīga pussala, ja, kas savieno Dižjūru ar Rīgas līci. Bet tas, kas Ziedoni fascinē ideiski, ir Krišāns Valdemārs. Jā. Jo Krišāns Valdemārs par Kolksragu ir teicis, ka tā ir Eiropas līnija, krustpunkts un vidus. Un kā mēs varētu domāt, ka mēs esam nevis kāda perifērija vai austrumu robeža, ja? Bet mēs esam centrs un arī no centra izriet tā domāšana. Vai ne? Tāda Krišāņa Valdemāra domāšana, hei, mums ir jāattīsta jūras skolas, vai ne? Un uzceļ 41 jūras skolu. Vai tās lielās domas, tas ir tas, ko es novēlu visiem latviešiem, šos lielās drosmīgās domas, kā no Eiropas vidus. Jā, tieši tā. Es jūtu, ka iet arī stāsts par tādu uzrīkstēšanos, ka cilvēks viņš sajūt savu aicinājumu, viņam ir ideja, viņš notic savā ideja un vienkārši ienes viņu pasaulē. Kā Valdemārs to ir Jā, darīt. bet Valdemāra gadījumā viņš geogrāfiski savilka līnijas. Jā. Un secināja. Tas nav Jā. tā kā viņa izdomājums, ka mēs esam Eiropas vidu. vidu. Pa jūrskolām un tādām lietām, bet tas ir tas domāšanas veids. Jā, Domāt tieši tā kā tā. no centra, un ja mēs runājam par Ziedoņa skaistākajām vietām un Ziedoņa ideju par Māras tīklu, tad faktiski Māras tīkls sākas Eiropas vidū. Ja? Tas ir ļoti zīmīgi Tur, kur viņam jāsāks, tur viņš sāks. Jā, tur, kur viņam jāsākas, tur viņš arī sāks. Viena no Imanta Ziedoņa idejām ir ideja par to, ka kādu dienu apkārt Latvijai būs ceļš. Un Imanta Ziedoņa muzejs no 2016. līdz 2018. gadam gāja apkārt Latvijai un gar visu Latvijas teritoriju ieraka šādus stabus, lai iezīmētu Latvijas ceļu. Šos stabus veidoja divi mākslinieki, Gaitis Burvis un mākslinieks Velga Vītola Kļava. Formālais, oficiālais nosaukums tiem, kas nezina, ir 1836, un tas tautas, ja populārais nosaukums vēl jāatrod, vai nu gaismas ceļš, jeb kāds cits. Mēs dokumentālo filmu, varbūt, ka var ielikt dažus kadrus no šīs filmas, saucās Izgaismot Latviju. Finālā tātad uz Latvijas dzimšanas dienu tika iekurti 100 ugunskuri apkārt Latvijai, un arī šeit bija viens milzīgs ugunskurs par godu Latvijas 100-gadēji. Mēs veltījām šo gājienu Latvijas 100-gadēji un Imantam Ziedonim. Latvijas ceļam būs būt, un būs būt vēl populārākam un visā pasaulē zināmam. Jā. Nu, mēs te ceļojam pa Latviju un tiekamies ar ļoti daudziem dižgariem. Jā. Un dažādu iemeslu dēļ no Latvijas ir izceļojuši ļoti daudz dižu cilvēku. Un tas varētu būt vispār raidījums par dižgariem Latvijas, kas dzīvo ārzemēs. Un viens no tādiem dižgariem ir Austrālijas kultūras kanona numur 1 cilvēks, Arvīds Blumentāls, kurš bija krokodila Dandija prototips. Jā. Tātad čalis no Dundagas, Otrā pasaules kara laikā devās uz Austrāliju. Un tur kļuva par cilvēku, kurš iedvesmoja citus, kādā veidā viņš strādāja ar tiem krokodīliem, un filma ir brīnišķīga, vai ne? Ja tu neesi redzējis filmu Krokodila Dandijs, noteikti noskaties. Un tad Imants Ziedonis ļoti iedegās par visiem lielajiem cilvēkiem, un viņš aizbrauc pie viņa ciemos loģiski, uz Austrāliju, un satika viņu, viņš tur kaut kāds opālus raka, kaut ko tur. Un Imants satika vienu Amerikas latvieti, kuru tā kā iedvesmoja veidot filmu Gājiens ar krokodilu,
Un ir brīnišķīga filma Gājiens ar krokodilu, kas ir uzņemta kopā ar momentāli klases biedru. Visiem iesaku noskatīties šo filmu. Un par godu šīs filmas izveidošanai un atklāšanai šeit Dundagā, no kurienes viņš ir nācis, tika uzlikts šis skaistais krokodils. Šo krokodilu veidoja viens no tādiem ļoti izciliem Latvijas tēlniekiem, tas ir Oļegs Skarains. Viņš ir autors tādam varbūt bēdīgam piemineklim Salaspils koncentrācijas nometnes memoriālām, bet tas ir iespējīgs ansamblis, kas tātad piemin Salaspils koncentrācijas nometnē bojāgājušos. Bet runājot par krokodilu, tātad viņš palīdzēja Imantam Ziedonim šo krokodilu uztaisīt. Un es domāju, ka Dundagas iedzīvotājs lepojas ar savu krokodilu un savu stāstu par savu tautieti, par viennozīmīgi. Un tavs stāsts man iedvesmoja atcerēties citu latvietu, kurā dzīve zināmā mērā sasaucas ar krokodilu Dandiju. Cilvēks, ko daudz zina, Aleksandrs Laime, jo viņa dzīves ceļi ir fantastiski, viņa biogrāfija ir ļoti interesanta, un viņš savus dzīves ceļus ir pabeidzis. Kas tā bija pa valsts Venecuēla, ne? Es domāju, ka Brazīlija un Argentīna. Tur viņi atklāja tos ūdenskritumus tur uz robežām Argentīnu. Es esmu bijis pie viņa kapvietas, kas ir burtiski pie lidostas. Un tomēr tā ir tā pirmā nosauktā valsts, ka viņš droši vien gājis Venecuēla, jā. Un tur arī ūdenskritumi un visi vietējie indiāņi. Viņu zina un ciena un vēl atcerās, jo tur iet stāsti, kā viņš ir dzīvojis, ko viņš darījis, kā viņš ir kāps tajā eņģeļu ūdenskritumā un es kāps, bet apdzīvojis, kā viņš ir meklējis tos dārgakmeņus un kā viņš ir bijis pilnīgs, tā teikt, apskaidrotais un cilvēks, kas ir atradis sevi. Bet mēs nevaram nepieminēt arī Edvardu Lietskalniņu. Edvards Lietskalniņš, jā, Edvards Lietskalniņš, Floridā, brīnišķīgā koraļu pils. Es reiz tur biju arī nonākusi un vietējie iedzīvotāji, viņi tā mīl, tas ir viņu čalis, kurš ir pilnīgi neticamā kārtā uzbūvējis, bet viņš zināja, kādā veidā pārvietot tos akmeņus. Ja, un pat veltītas ir dziesmas viņam svīt Sikstīna. Es domāju, ka mums ir jāatrod viņu dzimtās vietas un jāceļ saulītē viņi kā dižgari, jo tas, kā viņu pienesums no tā, ka viņi dzīvojuši ārpus Latvijas, ir tikpat liels kā daudziem Latvijā dzīvojuši. Bet varbūt tās, ka mums vienkārši ir kaut kā jāpievērš tam vairāk uzmanīgs, jāapzina viņi. Ja, un tie lielie un kaut kā jāmēģina māras tīklā viņi iezīmēt, nestoties uz to, ka viņi ir aizbraukuši un viņi ir tādi lielie Latvijas dižgari pasaules pilsoņi. Jā, tā kā tu teici, ka Imants Ziedonis guļ tur un vēl kāds guļ tur, tad man atnāca doma, lai mēs saprastu, ka mēs vienmēr runājam pa vienu to pašu. Ir tāds teiciens, lai viņam viegls smiltis, un ir cits teiciens, lai viņa dvēselē gaismas ceļš. Tad tā viena daļa, kas ir mūžīgā, par to mēs sakam, lai viņa dvēselē gaismas ceļš, un tā daļa, kas tiek apglabāta, tad tā ir tas, ka mēs sakam vieglas smiltis. Un, kad mēs runājam par dižgariem, mēs izrādam cieņu abām daļām. Abām daļām. Šī piramīda ir veltīta Krišjānim Baronam. Šogad mēs svinam Krišjāņa Barona 190. dzimšanas dienu. Un Imanta skatījumā Krišjāns Barons ir dižgars, jo viņš ir pirmām kārtām veltījis savu mūža nogali tautas dziesmu sakārtošanai, izdošanai, un faktiski viņš ir viens no cilvēkiem, kurš ir latviešiem ļoti svarīgs. Kā viņi izveidoja šo piramīdu? Imants iestājās vispār par kokiem un mājām, lai tās neietu bojā meliorācijā. Padomu laikā bija briesmīgs meliorācijas bums, un viņš ir sakrāvis šeit akmeņus no tām mājām, kuras šeit apkārt ir gājušas bojā meliorācijas laikā. Tā kā piemiņu, un te ir to māju nosaukumi ir aprakstīti, un zīmes, un Imantam bija ļoti svarīga šī piramīda. Ļoti svarīga. Jā, šī piramīda ir iespaidīga, un neskatoties uz savu akmeniskumu, viņi ir iedvesmojuši un garu paceļoši. Tas ir apbrīnojami, kā šī vieta ļauj dvēselē dziedāt. Jā, un starp citu, ja gadījumā
tu vai tu neesi vēl redzējis, kāds izskatās Dainu skapis, tad viņu var apskatīt Nacionālajā bibliotekā, kurā stāvā viņš bija. Vienā no stāviem. Vienā no stāviem bibliotekā, bet manuprāt, visforšāk ir, ja ieiet Dainu skapī digitāli un katru dienu izvēlēties kādu savu tautas dziesmu. Un Imants Ziedonis uzskatīja, ka katram ir vajadzīgs savu tautas dziesmu, un man nāk prātā tāda no bērnības, man zinām, tautas dziesma, viņi skan šādi. Aidarbiņi, aidarbiņi, bezdarbiņa nevarēju, acis darba nobijās, rokas zinājās padarīt. Un rokas darba nebijās, Jā, zinājās padarīt. Kas ir interesanti, ka es diezgan bieži ieeju digitālajā Dainu skapī un paskatos kādreiz kādu atbilstošu tautas dziesmu notikumam. Savukārt Imants Ziedonis izlasīja ļoti daudz tautas dziesmu un uzrakstīja brīnišķīgu grāmatu Tu dzīvoji dižu darbu. Un šī grāmatā viņš analizē tautas dziesmas un mēģina tādus kā kodus izvilkt. Man mīļākais ir, piemēram, labietis ir tas, kurš dara to, ko sola. Vai sevis veidošana ir svēta lieta, vai strīdi rodās no nezināšanas. Jā. Un tam līdzīgas tādas īsus teikumus, kuri iedvesmo tādām tā kā pamatzināšanām par lietu kārtību. Jā, un šeit ir vēl interesanti tāda paralēli veidojas, ka labietis ir tāds latviešu labiskuma vārds. Un mēs saprotam, kas ir labietis. Viņš tur vārdu, viņš dzīvo saskaņā ar savu iekšējo kompasu, un viņš līdz ar to kļūst visas sabiedrības cienīts un mīlēts. Un izrādās, es to uzzināju nesen, burtiski aizvakar no Armanda, ka vārds aristokrātija, tad tiešais tulkojums pēc būtības būtu labietiskums. Aristokrātija nav tā kā mužniecība, kas ir vienkārši bagāti dzīvojuši jau gadsimtiem, tāpēc viņi ir bagāti un tāpēc viņi aristokrāti. Nē, aristokrāti laikos ir vienkārši bijuši tie, kas rūpējas ne tikai par sevi, bet par visu valstu un sabiedrību un visiem tās iedzīvotājiem. Tas ir pilnīgi cita filozofija, un tāpēc labietiskums šādā nozīmē ir atkal ieviešams Latvijā daudz augstākā līmenī nekā tikai citējot šo vārdu. Bet tas nozīmē, ka kurš šodien var kļūt par aristokrātu, labieti. Jā. Dari to, ko tu soli. Jā. Un dari to sev un visiem. Un lai visiem būtu labi, lai visai zemē būtu labi. Un visai tautai. Mēs šeit redzam pāri Sabilei no Sabiles pilskalna vienu mūsdienu dižgara mājvietu. Jā. Tas ir Ojārs Feldbergs. Jā. Ojārs Feldbergs ir izveidojis brīnišķīgu Pedvāles muzeju. Tātad šī ir ekspozīcija. Tur tālumā mēs redzam karogu, un tur ir veltījums Rainim un Astāzijai. Mazliet zemāk veltījums 100 gudrajām galvām vai saimai. Un tur pa labi tie baltie zārdi ir Ojāra Feldberga dzīve, kur viņš katru gadu dzimšanas dienā kādā no baltajiem zārdiem iekar sarkanu akmeni. Ojārs Feldbergs bija draugs Imantam Ziedonim, viņi bieži tikās, un Ojārs Feldbergs ir pēdējais cilvēks, kurš runāja ar Imantu Ziedoni, un Imants Ziedonis viņam nodeva slepenu vēstījumu. Oi. Un šo vēstījumu Ojārs Feldbergs ielika īpašā akmenī un uzlika puļķīti virsū. Viņš ir noslēpuma turētājs. Es esmu mēģinājis visādi izvilināt no viņa šo vēstījumu, un viņš izliekās, ka viņš vispār nedzird šo jautājumu, tas uz viņu neatiecās. Ojārs Feldbergs ir brīnišķīgs akmeņu stādītājs. Viņš ir iestādījis akmeņus visās pasaules malās, un viņš ir brīnišķīgs mākslinieks. Ojārs Feldbergs ir radījis kapu pieminekļus neskaitāmiem dižgariem. Viņš ir meistars, piemēram, Vilhelmam Purvītim. Viņš ir radījis tādu tā kā bērzus un tādu marta lāmu. Ļoti, ļoti skaists kapu piemineklis. Paldies tev, Ojār, un sveiciens. Jā, paldies, un ja kāds nezin joprojām, kas ir pirmā būtne uz zemes, tad vērsieties pie Ojāra Feldberga, brauciet uz Sabiles mākslas centru, Pedvālu, un jūs uzzināsiet, ka pirmā būtne uz zemes ir akmenis.
Sabils pilskalns pirms ienāca Krusnešs, šeit dzīvoja tautas, kuras bija apmetušās Vanemas valstī. Starp citu, Sabilē ir viens no vecākajiem un tālākajiem vīnu dārziem uz ziemeļiem, kas ir arī šeit Sabilē. Un to, manuprāt, iestādīja hercogs Jēkabs. Viņš ļoti gribēja to vīnu un domāju, kāpēc te nav vīna. Un Sabila ir vieta, kur ir vecākais vīndārs. Tāds provokatoris jautājums, vai hercogs Jēkabs velk uz statusu, vai viņš tomēr ir citāds skaits sistēmā? Hercogs Jēkabs ir tā, ka viennozīmīgi viņš ir dižgurs. Tādā nozīmē, ka viņš ļoti daudz darīja labu Latvijai. Jā. Viņš būvēja kuģus un raka kanālus no Jēkabpils, kas ir nosaukta viņa vārdā, līdz pat Kuldīgai, ko sauc par Goldingenu. Vienīgā nelaime viņam bija tā, ka viņš bija vācu mužnieks, tā kā no tiem, kas ir mūs apspieduši. Jā. Bet arī, paskatoties tādā Latvijas kontekstā, Imants Ziedonis ļoti mīlēja hercogu Jēkabu drosmes dēļ. Tomēr izveidot tādas, aizbraukt uz Tobago, izveidot tur Kurzemes līci. Un man liekas, tas tāda liela, skaista ambīcija. Es nesaku, ka mūsdienās ir jāveido kolonijas, bet mūsdienās noteikti ir jāiet pāri Latvijas robežām un jādomā kādas interesantas lietas priekš pasaules, ko mēs spētu dot. Jā, tā kā darīja hercogs Jēkabs, Aleksandrs Laime, Lietskalniņš. Un daudz citu. Jā, un manuprāt, dižgars bez visiem pārējiem talantiem un iespējām un spējām apvieno mīlestību uz šo zemi. Neatkarīgi no tautības, neatkarīgi no reliģijas, tad, kad dzīvo šeit, viņš iemīl šo zemi, jo zeme mīl visus, kas uz viņas dzīvo. Un veidojās tas dižgarisms, veidojās vēlme dalīties ar citiem tajā veidā, kāds tam cilvēkam ir dots. Viens ar dzeju, viens tādā, viens šitādā veidā. Ja mēs runājam par hercogu Jēkabu, tad tas ir tāds saimnieciskums. Saimniekot. Un arī šeit, Sabils pilskalnā, Vanemas valstī, cilvēki šeit saimniekoja. Ir pilskalns, turpat kaimiņos ir vēl viens skaists pilskalns, Busas pilskalns. Droši vien, ka viņi pa vakariem viens pie otra brauc ciemos, pārunāja lietas. Novēlam Latvijai saimniecisku vadību. Kaut kā tā, ne? Jā, kaut kā tā. Jābūt saimniekam. Imantam Ziedonim ir 10 skaistākās vietas Latvijā. Un pārliecinoši pirmo vietu ieņem Abavas Senlei. Ļoti, ļoti skaista vieta. Es iesaku atbraukt jebkurā gada laikā, vai tas būtu ziema, pavasars, vasara, vai tūlīt būs zelta rudens. Abavas Senlei ir tāda kā Šveice, kā mīl teikt, Kurzemes Šveice. Mēs atrodamies Vēnskrastā, Kursā, kurā dzīvoja viens no 5 esošās Latvijas teritorijas ķēniņiem un sauca viņu Lamikis. Viņš ir minēts kronikās un, manuprāt, mums ir ļoti svarīgi zināt, ka līdz vācu krustnešu ienākšanai Latvijā ir bijuši dišciltīgi cilvēki, dišciltīgas ciltis. Un ļoti interesanti, ka Latvijā līdz mūsdienām ir saglabājušies kuršu ķoniņi. Nav zināms, ka viņi varbūt tieši būtu saistīti ar Lamiķi kaut kādā veidā, bet tomēr tas, ka ir cilvēki, kuri cauri gadsimtiem, kad visa Latvija bija nospiesta, dzimtcilvēki, vergi, kaut kāda dzimta ciemati, ir bijuši brīvi. Tu tikies, Daumant, ar viņiem pastāsti? Jā, bet pirmais, kas man nāk prātā pateikt, ka sēžot šajā tronī, kļūst ne tikai patriotisks prāts, bet arī labietisks prāts. Muguri iztaisnojās un skats ir ļoti plašs un aptver visu Latviju. Tā kā es saprotu tagad šo troņu un kroņu nozīmi labāk sēžot šajā krēslā. Un Latvijā labajos laikos ir bijuši 5 galvenie valdnieki, un mūsu valodā viņus vislabāk laikam saukt par ķēniņiem, un viens no viņiem tika patās minēts. Un tad šajā Latvijas daļā, kurā mēs sēžam, ir kurši, kurzeme. Un kas ir interesanti, tad no tiem laikiem, no tiem labajiem, tajos laikos, kas vairs nebija Latvijai un latviešiem tik labi, daudzi no viņiem arī ieguva
zināmas tiesības ar jauno varu saistībā. Tā kā viņi ieguva muižniecības, jeb aristokrātijas līmeņa attiecības, kas nozīmē, ka viņiem tika izrādīta pietiekoša cieņa, kas deva tiem, kas apdzīvoja tos ciemus un daļu no Kurzemes privilēģijas. Un viena no spilgtākajiem ir kuršu ķoniņi. Un kuršu ķoniņi ir tiešām īpaši ar to, ka viņi pārstāv Latvijas tā saucamo nematrikulēto muižniecību. Tas nozīmē, ka tautas valodā, ka tā ir muižniecība, kas nav līdz galam apstiprināta visos Romas tipa varas ešelonos. Bet šeit atkal sēžot uz šī troņa ir tomēr jāatgādina man, tev un tev, ka tā ķoniņu un ķēniņu būtība jau nav tāpēc, ka kāda sveša vara ir viņus apstiprinājusi un nav apstiprinājusi. Tā viņu būtība nāk no tiem laikiem, kad šajā zemē mums nekāda apstiprinājuma nevajadzēja ne no viena, kad mēs bijām brīvi garā, prātā un savās izpausmes formās. Mēs mūsdienās ļoti daudz runājam par to, vai mēs tiešām esam brīvi. Un, manuprāt, šis laiks ir piemērots sarunām par brīvību. Jā. Un tas ir tas par to saimniekošanu, par brīvību rīkoties, lemt atbildīgi, būt labietim. Un tas ļoti iedvesmo. Šis trons ļoti iedvesmo būt savā tronī un būt labietim un saimniekot un būt brīvam. Mums bija saruna ar dažiem kuršu ķoniņiem, un man ļoti patika, viņi stāstīja, ka viņi sanāk visi kopā reizi gadā, vismaz vēsturiski tas tā ir noticis, un visi pārunā gada lietas, ko viņi darīs. Tādas mēs darīsim to, mēs darīsim šo, šie ar šiem precēsies, vai ne? Un man liekas tāda laba tradīcija tādās kopienās, vai ne, sanāk kopā un par savu to teritoriju lemt, kas būtu darāms, un atbildēt par savu teritoriju ar tādu, teiksim, brīvībā. Jā. Tā ir tāda būtiska lieta katra, teiksim, tautas un cilvēka identitātē. Ziedonis ļoti daudz runāja par cilvēku identitāti un pašapziņu, un ņemot vērā visus tos vēsturiskos notikumus, tik ilgi atrastamies dzimbūšanā latviešu, un pēc tam tas padomu laika šausmīgais mankurtisms, ka viņš skaidrs un viss tā izbraukšana un Sibīrijas, ka viņš mazliet tā kā nodeldējis to mūsu pašapziņu, brīvību un aristokrātismu. Un vienkārši mums der tā kā to atjaunot to domāšanas veidu, kā mēs bijām kolkā, mēs esam Eiropas vidū, mums ir bijusi aristokrātija, un mēs esam tātad ar lielu pašapziņu tauta. Mēs varam saimniekot un darīt. Mēs esam. Mēs esam atbraukuši uz Embūtas dabas parku, kas ir viena no skaistākajām vietām Latvijā. Un arī šai vietai ir tāda ļoti simboliska nozīme, jo šeit visa tā seno kuršu dzīve, un Rainis ir radījis brīnišķīgu lugu Induls un Ārī. Induls ir tātad kuršu arī ķēniņš, un viņš karo ar bruņinieku, un bruņinieks nokrīt no zirga un noņem to bruņu cepuri, un tur apakšā ir skaistā Ārija, un nabaga kursis Induls iemīlās tā kā pretiniekā. Ārijā, un tad viss tas tā drāma un viss tas notikums ap šo skaisto mīlestību, un mīlestībai nav robežu, un šī parkā, kas ir tātad šis Embūtas dabas parks, ir arī tādi nosaukumi, jodu dambis, un visādi vilkači un vilki, un, kas tā kā rāda, un Krīvu kalni, svētvietas, kas tā kā parāda to senlatviešu dzīvi, un ir arī ļoti skaisti. Senajā Embūtas apdzīvotajā teritorijā, kur dzīvo senie kurši, protams, ir arī Krīvu kalns. Kas ir krīvi? Krīvi ir tādi cilvēki, kuri ir starpnieki starp cilvēkiem un dieviem. Viņiem ir kalns, un viņi kalnā tur svēto uguni un skaidro dievu, sauli, laimu, māru, un ir tādi kā garīgie vadoņi. Un savukārt sievietes ir
Vaidalotas, ļoti skaists vārds. Vaidalote, kura ir sieviete, kura dara tieši to pašu. Un kas ir interesanti, ka tajā senajā latviešu kultūrā vaidalotas ir tās, kuras vada dievkalpojums. Vai ne? Nevis tas vīrietis, ja, kas ir krīvs, bet tieši sieviete, un viņa arī sargā šo uguni. Un, manuprāt, mums varētu padomāt, ja mēs pazīstam kādu krīvu vai vaidaloti mūsdienās. Jā, es pazīstu vienu vaidaloti. Ai, Vairu jātnieci. Un krīvu kārtā noteikti bija ieskaitāms Modris Tenisons. Jā. Un ir noteikti daudz krīvu, kas dara savu darbu šīs pasaules, tā teikt, neredzamajā frontē. Mēs noslēdzam ekspedīcijas 3. dienu tieši Krīvu kalnā, Embūtē, un rītdien mēs dosimies Sēlijas virzienā. Satiksim arī pa ceļam Tērvetē Nameju un Annu Brigaderi. Un dienas noslēgumā rītdien iespējams mēs nonāksim pie Dievturiem. Dievturu salā, un tur, protams, mēs varēsim runāt par krīviem un vaidalotēm. Jā, un gan šajā vietā, gan arī visās citās spēkvietās mēs gūstam to, ko Juris Rubens sauc par virsotņu pieredzi. Šī vārda visplašākajā nozīmē, un mums ir pastāvīgi apgarots prāts un iedvesmots sirds. Dvesma un gars ir saticies.